Manuprāt, šis jautājums sadzirdēt, kas vajadzīgs tavam bērnam, ir, manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs. Tāpēc, ka jautājums, vai mēs gribam citreiz dzirdēt, ko bērns grib, un ja mēs vairāk vadamies pēc tā, kā mēs uzskatām par pareizu, un mums liekas, ka tas ir bērnam svarīgi. Jā. Un tātad tātad par sevi. Daudz te nekā nav, bet es esmu 2 meitu mamma. Esmu juriste un šobrīd strādāju Latvijas bērnu labklājības tīklā vienā lielā nevalstiskā organizācijā, un mans primārais uzdevums ir šādu mazu bērnu interešu aizstāvība. Un tieši vairāk tādās tēmās, kur bērni netiek šobrīd pienācīgi aizstāvēt, tas ir ārpus ģimenes aprūpe un citas jomas, kur mēģinam darīt visu iespējamo, lai uzlabotu bērnu dzīvi Latvijā. Un tātad man ir pieredze kā mammai. Man vienai meitai ir šobrīd 16 gadi, un otrai meitai ir 18 gadi. Līdz ar to esmu izgājusi cauri procesiem, kad bija jāizvēlās bērnu dārzs, esmu izgājusi cauri procesiem, kad bija jāizvēlās skola. Un tāpēc manā prezentācijā es arī runāšu par to, kā man tad ir gājis šajos te lēmumu pieņemšanā un cik tad daudz es varbūt esmu ieklausījusies bērnu viedoklī, jo, jā. Un tātad gribēju pateikt vienu tādu, citēt pantu no Bērnu tiesību aizsardzības likuma, kas ir mūsu vecāku pienākums. Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Un ko mēs saprotam ar patstāvīgu dzīvi, vai ne? Mēs jau šodien par to daudz runājām, kas ir tās lietas, ko mēs gribam, lai izglītība dara. Bet patiesībā mums vecākiem ir ļoti, ļoti liela nozīme mūsu bērnu dzīvē, tāpēc, ka mēs pieņemam lēmumus, kurā skolā bērns ies. Mēs pieņemam lēmumus, vai mēs veidojam skolas. Mēs pieņemam lēmumus, kādā pirmsskolā bērns ies. Mēs pieņemam lēmumus, vai mēs ejam skolu padomēs un tā tālāk. Un mums ir jāsadzird, kas ir vajadzīgs mūsu bērniem. To nevar izdarīt neviena izglītības iestāde. Tam ir jābūt mūsu lēmumam. Un līdz ar to ir ļoti, ļoti svarīgi runāt par bērnu līdzdalību. Šobrīd tas patiesībā ir tāds diezgan liels jaunums, tāpēc, ka bērnu līdzdalība ir salīdzinoši attīstījusies nesen. Tā iemesla dēļ, ka patiesībā mēs salīdzinoši nesen bērnus sākām uztvert, juridiskā valodā runājot, par tiesību subjektiem, kuriem ir kaut kādas tiesības, jo pirms tam, diezgan ilgu laiku, bērniem nebija nekāda tiesība. Kur viņu ielika, ko viņam lika darīt, to viņš arī darīja, un līdz ar to arī mums, ļoti daudziem ir arī, mēs nezinām, kāda tad ir tā līdzdalība, tas attiecas gan uz izglītības iestādēm. Un man ir patiesas prieks, ka es varu šeit jums vecākiem stāstīt par līdzdalību, tāpēc, ka, jūs ziniet, man esot daudzās Saeimas izglītības komisijas sēdēs, kur daudz ko tiek runāts par to, kad tur arī parādījās, šodien, kad ir suņi skolās un visa kontrole, un kā mēs zinām, visu laiku tiek pastiprināta vecāka atbildība par to, kādi ir bērni un tā tālāk. Bet patiesībā šeit šodien jau ir izskanēja, ka mēs nepiedzimstam par vecākiem, mēs par viņiem kļūstam. Ja? Un tas pats arī attiecās uz bērnu līdzdalību, jo mēs visi gribam, lai mūsu bērni, kad izaug, spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, ja? Spēj paust savu viedokli, spēj argumentēt savu viedokli. Un tas ir tas, kas ir mūsu kā vecāku uzdevums, jau sākot no nulles. Es atvainojos, pat sākot no nulles, tikko kā bērns ir piedzimis, mums ir jājūt, mums ir bērns jāsadzird, jo tikai tā mēs varam saprast, kas ir tas, kas ir viņam nepieciešams. Un, redziet, te ir parādīti tie, principā, tas ir aptuveni, tas nav, tas, protams, var būt mainīgi, bet šeit var redzēt tos veidus, kā mēs pamazām, uztrenējam bērnu muskuļus patstāvībai. Un tātad pirmais, kas ir, ko mēs saprotam kā vecāki, ka no 0 līdz 2 gadu vecumam viņš vārdiski nevar izteikt viedokli, bet to pauž citos veidos. Un šeit
Es paiešu nedaudz uz priekšu. Šeit ir veidi. Mums ir bijusi fantastiska sadarbība ar Somu NVO Lielo vienu organizāciju, kur mums bija iedevuši šo fantastisku bildīti, ko mēs pārtulkojām latviešu valodā. Un šis ir teksts, kā var redzēt, kā bērni ar mums runā bez runāšanas. Ja? Tātad mēs, jo, protams, daudz lietas mēs to visu darām intuitīvi, un tas ir tas, kā tā ir bērnu līdzdalība līdz 2 gadu vecumam. Ja? Tātad jūs redzat, mums bērns ir jāvēro, jāskatās un jāsajūt, kas viņam tajā brīdī ir vislabākais. Un aizejot atpakaļ, tātad no 2 līdz 11, tas ir tas laiks, kad mēs jautājam bērnam viedokli, bet lēmumu pieņem pieaugušais. Laiks, kad bērns tiek konsultēts. Un te ir vēl viens svarīgs aspekts, ka tajā brīdī, kad mēs bērnam mācam kaut ko izvēlēties vai pieņemt lēmumus, mums ir ļoti svarīgi, es neesmu psihologs, tāpēc es par šīm lietām nerunāšu, bet ir jāsaprot tie aspekti, kādā attīstības stadijā tas bērns ir. Un attiecīgi, ja tu bērnam ļauj izvēlēties, tu zini, ka 3-gadniekam tu iedos izvēlēties no 2 glāzītēm, nevis no 10, ja? Jo mēs saprotam, ka viņš to nespēja vēl izdarīt. Līdz ar to tām izvēlēm un tas, ko mēs bērnam piedāvājam, tas ir jābūt atbilstoši viņa vecumam. Un tātad tas ir tas pirmais, kad mēs viņu konsultējam. Un šeit ir arī ļoti svarīgi saprast, ka mēs it kā jau saprotam, ka mēs vēlamies, lai bērnu viedoklis tiek uzklausīts, ka viņš ir svarīgs, bet tas ir arī sasaistē ar pāraprūpi un pārprasto līdzdalību. Bērni nepieņem lēmumus. Ja? Mēs pieaugušie pieņemam lēmumus, bet uzklausot bērnu. Kad nedrīkst būt situācija, ka tagad 9-gadīgs sāks diktēt visai ģimenei, kā mēs tagad dzīvosim. Nē, jo mēs esam pieaugušie, mēs pieņemam lēmumus, bet uzklausot bērnu. Tas ir, to ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, jo šobrīd mēs arī zinām, kad ir situācijas, kad bērnam tiek iedots vairāk. Un tad no 12 līdz 15 gadiem bērns līdzdarbojas ar vecāku un kopīgi meklē optimālāko risinājumu jautājumos, kas skar bērnu. Ar bērnu notiek reāla sadarbība. Es pēc tam parādīšu tos procesu, kā vispār vajadzētu notikt komunikācijai, bet tātad šeit jūs jau redzat, kad ir notiek reāla sadarbība un kopā meklē risinājumu. Ja? Tas ir ļoti svarīgi. Un tad, protams, 16, 18 gadi, tas jau ir tas, kad bērns pats inicē un vada dažādas dzīves situācijas, kas skar viņu pašu. Tas tā, pamazām, faktiski šis ir tāds, uzskatām ir redzams, kādā veidā tad šī līdzdalības, viņa tiek paplašināta un kā faktiski tad bērns aizvien vairāk kļūst atbildīgs par savu dzīvi. Un kas ir svarīgi, lai mēs sadzirdētu bērnus? Šis attiecās gan īstenībā, gan uz skolām, gan arī ģimenē. Bērnam tiek dota iespēja paust savu viedokli. Ko tas nozīmē? Piemēram, man ļoti patīk tipiskais gadījums klases sapulce, klases stunda, kurā tiek lemts par to, kur mēs brauksim ekskursijā. Es domāju, ka jūs arī no savas skolas laikiem to atceraties, kurš bļauj skaļāk, kurš tur ir klases vecākais, tas tur varbūt vienpersoniski kaut kādu lēmumu pieņem. Ja? Bet jautājums ir tāds, ka ir jābūt platformai, kurā izdiskutēt, vai, piemēram, tev iedod vispirms objektīvi daudz informāciju bērnam. Viņš tiek sagatavots un viņš arī saprot, par ko tad viņam būs jāpauž šis viedoklis. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Un tad ir jābūt viņam ir jāļauj izteikties, un vecākam ir jābūt gatavam bērna viedokli uzklausīt. Un šeit ir, es gribu pieskarties pie šī vēl vienai citai lietai. Tas, ko es esmu sapratusi, ka tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu par to, kur ir labākā pirmskolas izglītības iestāde bērnam vai skola, tajā brīdī jau laicīgi ir jāsāk strādāt ar savām traumām, jo tas ir tas, kas var traucēt sadzirdēt to, kas ir nepieciešams bērnam. Un tikai tad, kad jūs saprotat, ka jums ir neitrāla attieksme pret pirmskolu savā bērnībā un skolu, tikai tad mēs varam tiešām sadzirdēt, kas tam bērnam ir nepieciešams. Tas ir vienkārši ļoti svarīgi, jo es atceros savu pieredzi, kad man meita, es ļoti gribēju, tad, kad man vajadzēja vecākajai meitai sākt iet skolā, mēs ļoti vēlējāmies izveidot skolu, bet mums tas nesanāca.
Un es biju ļoti, ļoti dusmīga. Mums nesanāca, jo mums bija ļoti fantastiska pirmsskola, kur bērnam bija iedot fantastiska pirmskolas izglītība, vecāku veidota. Un, attiecīgi, es gribēju, lai tam ir turpinājums, un nesanāca. Un tad, protams, kad es tur biju tajā skolā arī vecāku padomē, es neizteikšos, ko es tur esmu darījusi. Jo es biju ļoti dusmīga, un tad es vienā brīdī es jautāju, kāpēc bija tā, ka man nesanāca. Un es sapratu, ka patiesībā manam bērnam tā skola nebija vajadzīga, tā bija man vajadzīga. Un tā ir tā būtiskā atšķirība. Ja, ja es pati gribētu taisīt skolu vienalga kuram bērnam, tad viss būtu izdevies. Bet man bija mērķis to uztaisīt manam bērnam. Bet manam bērnam bija fantastiska vieta, mazā lauka skoliņa, kur viņa guva to pieredzi, kas viņai bija nepieciešams. Līdz ar to, ja, tā ir tā nianse, ko es vienkārši stāstu par savu pieredzi. Un tad, jā, ka bērna viedoklis ir jāņem vērā, protams, mēs to ņemam vērā, bet ir ļoti svarīga arī šī 4. sadaļa, kur patiesībā mēs bieži vien grēkojam, ka bērnam ir, un tas īstenībā attiecās uz jebkuru līdzdalības tēmu, ka mēs bieži vien, ja jautājam viedokli, mēs nepasakam, nav šī atgriezeniskā saite, arī gadījumos, kad bērna lūgums nav iespējams izpildīt objektīvu iemeslu dēļ, viņam ir jāizskaidro iemeslu, kāpēc tas nav iespējams. Un tas ir īpaši svarīgi, šī komunikācija pat arī tajā brīdī, kad tu kā pieaugušais saki, nē, tas nebūs, bet tam bērnam ir jāsaprot un jābūt šeit, svarīga ir šī argumentācija. Un vēl es varu padalīties ar savu pieredzi. Vēl viena lieta. Šeit izskanēja bāžas par eksāmeniem. Tas, ko es varu pateikt, kas maniem bērniem ir palīdzējis, ir interešu izglītība. Man meitenes nevis interešu izglītība, bet faktiski viņas gāja muzikas skolā. Un tas bija kā tāds fantastisks treniņš, kur tu mācies eksāmeniem, tajos visos instrumentos. Un tā ir šī papildus izglītība ir nenovērtējums palīgs sagatavoties arī 9. klases eksāmeniem. Tā kā, ja ir iespēja, tad vajag domāt, kas ir papildus šīs, vietas, kur uztrenēt, ja, diemžēl, šobrīd skolās mēs to nevaram izdarīt, tad, attiecīgi, piemēram, muzikas skola ir ideāla vieta. Manai meitai, viņai vecākā meita, viņa spēlēja flautu, viņai bija katru pusgadu eksāmens, un viņai, principā, 9. klasē nokt eksāmeni nebija nekāda problēma. Nebija šī stresa, ja tas ir tāda, vērtīgs ieguvums. Jā, un vēl, domājot par to, man jau laiks ir iztecējis, bet vienmēr tad, kad bērns arī pasaka, nē, es kaut ko vairs negribu vai es kaut ko nedarīšu, tad mums pieaugušiem vienmēr ir jāsaprot, kas ir tās svarīgākais un kas ir vislabākais manam bērnam. Piemērs, man meita pasaka, es vairs flautu nespēlēšu, es negribu. Un es viņai jautāju, kāpēc? Kas tas iemesls? Viņa man pasaka, es arī saprotu, ka viņai ir pārāk jāstrenējās, ir grūti, ir vairāk jāstrādā, bet es saprotu, ka tas visdrīzāk būs arī skolā. Tā bija 2. klase, ka viss bija sākumā viegli, un es saprotu, ja es tagad ka viņai tāpat būs jātrenē, sasparindzināties un kaut ko, ja ir grūti iemācīties. Un tas nav līdz ar to iemesls, lai es pateiktu, ka es viņai piekrītu un ka viņa to neturpinās darīt. Mēs izrunājam, es paskaidroju iemeslu, un beigās viņa piekrita un turpināja. Un saprotiet, tā saruna, dialogs ir pati atslēga, lai bērnam visu laiku būtu sajūta, kad, lai arī kāda ir kaut ko noprotestējis, bet kad viņš ir pieņēmis to lēmumu kaut ko darīt vai nedarīt, jo man bija tāda interesanta pieredze. Man meita beidza 9. muzikas skolu, bija pēdējā gadā, un jūs ziniet, kādi ir tīņi, un tad, protams, mums arī bijuši daudz sarunas par to, ka viņi grib pamest un tā. Bet viņa man atnāk mājās no skolas vienu dienu un saka, ka viņa pilnīgā šokā, jo viņam skolā ir pajautāts 8. klase, parastajā skolā 8. klase, kurš iet uz muzikas skolu un pabeigs muzikas skolu, tāpēc, kad viņš pats to grib. Un mana meita bija vienīgā, kas pacēla roku no kaut kādiem 10 bērniem. Un tas ir tas jautājums, kā mēs vecāki, ko mēs uzspiežam, vai kā notiek šī komunikācija, lai tam bērnam būtu tā sajūta, kad viņš pieņem lēmumu. Un tas ir tas, kas mums ir sabiedrībā jāmācās. Un šis ir vienkārši tāpēc, es par to šodien runāju, kad ir vērts par to izdomāties. Paldies!